Mūsu biedrība ir dibināta pirms jau 12 gadiem. Un mēs nolēmām, ka sauksim dzīvības kokus, jo dzīvības koks aug pie katras latviešu mājas Latvijā. Tas ir mūžam zaļš un tāds kā simbols, mājīgums simbols. Mēs varam teikt, ka biedrība ir attīstījusies un ka ir jau daudz cilvēku, kuri nebaidās atzīt, ka ir gājuši cauri šai slimībai un nebaidās ar savu piemēru palīdzēt citiem iet tam cauri. Un tas varbūt ir tas galvenais – iedrošināt gan sabiedrību, gan cilvēkus, nebaidīties runāt par lietām, kuras varbūt nav tās pašas priecīgākās, ko katrs grib dzīvē pieredzēt, bet jebkurš pārdzīvojums, jebkurš pārbaudījums kaut kad beidzās. Un tad, kad tas beidzās, tad ir labi, ja ir spēks, balstoties uz savu pieredzi, palīdzēt citiem iet cauri tam pārbaudījumam. Onkoloģija ir tāda kā stigma, tāda kā nevēlēšanās runāt, kolektīvs noraidījums. Visur parādās tās bailes, un ka vēzis tiek vilkts vienlīdzības zīmi ar nāvi, bet tā tas nav. Un tāpēc arī radās ideja, ja pasaulē visur ir šādas organizācijas, kas ir tieši uz cilvēkiem, kur izgājuši cauri slimībai. Tuvinieki arī tikpat var uzskatīt, ka viņš arī ir gājis cauri slimībai. Ka arī Latvijā tāda organizācija var būt, un ka galvenais ir iedrošināt gan tos cilvēkus, kur ir iedrošinājušies pie mums atnākt, gan sabiedrību kopumā. Tas lielākais varbūt gandarījums ir tas, ka tā mūsu ideja par psihosociālo rehabilitāciju, kur ir nepieciešama cilvēkiem pēc akūtās ārstēšanas, ka tas jau ir iegājies. Mums jau katru gadu veidojot šīs psihosociālās rehabilitācijas nometnes vai programmas, kurām mēs esam devuši ļoti tādu skanīgu nosaukumu Spēka avots. Ir tādas rehabilitācijas programmas, kurās noteikti vajag pieteikties, jo tas palīdz sakārtot dzīvi, varbūt pat daudz kvalitatīvāk pēc tās akūtās ārstēšanas tajā brīdī, kad cilvēks ir apmulsis un nezin, kā un kāpēc tālāk dzīvot. Šobrīd mēs gribam ieviest psihosociālās rehabilitācijas programmu tā, lai tas ir, ja cilvēkam ir nepieciešama, lai katrs, kurš ir pabeidzis akūto ārstēšanu, ja saprot, ka netiek galā ar to emocionālo šoku, kad šāda programma ir pieejama, mēs plānojam izveidot rehabilitācijas centru. Šobrīd par ziedotāju līdzekļiem mēs renovējam ēku Jēkabpils novadā, Dignājas muižā. Cilvēku savstarpējās atbalsta grupas, kas ir gājuši cauri vēzim, lai tās būtu visās lielākajās, vismaz Latvijas pilsētās, jo šobrīd mums tāds aktīvs ir Aizkrauklē un Liepājā. Mēs ļoti ceram, ka tas ies arī tālāk. Šis emocionālais atbalsts vai faktiski labāk, lai veicinātu šo te informāciju un arī saņemt tos spēkus iet tam cauri, lai tas jau būtu no paša sākuma.